Šeit ir zaļā kokteļa gatavošanas recepte. Viena no receptēm, receptes ir daudz. Esiet meistari savās virtuvēs, dariet uz sajūtām. Un es šo iesaku visiem, ja gribat būt jauni, sprauni, veselīgi, jo beigās man ir 63 pusgadiem, bišķiņ vairāk, pēc dažiem mēnešiem 64. Un es domāju, ka tas iet labumā, tāpat kā manis gatavotais ūdens, ko es pats arī lietoju. Un šādu ūdeni jūs varat saņemt, tāpat kā kokteļus varat sagatavot pie sevīm. Nu tā, uz labām sajūtām. Tālāk es rādīšu, kā šis kokteļis top un kā viņš gatavojas. Uz galvu es brīži ņemšu priekšā tā, kas man šitenīt ir prodāja. Te ir salāts kāds der zaļumam un, protams, medības. Pirmie agrie, brīnišķīgie, ļoti garšīgie, un ir cilvēki, kas met ārā tieši šos redīso lapiņas, teiksim, kātus. Un nevajag. Viss, kas ir zaļš, viss ir veselīgs, uz labām sajūtām. Kokteļis var būt pa pirmo, ja darīs jau vairāk zaļumu, jo labāk. Tā, kas man vēl ir ķiploks. Ķiploks ir laba lieta, viena ķiploka galviņa. Mēs pieliksim vairāk ķiploks var pie zaļumiem. Ja mēs taisīsim pie kokteļa. Un šis pats ķiplociņš, ko jūs redzat, tas ir ķiploka taiviņa, viņa nesīs labu piedevu. Labu piegāšu. Beigās ķiploks ir laba lieta. Tā, ko mēs esam vēl nopirkuši, es esmu iepircies saknītēs. Kā jūs domājat, kas tās ir par saknītēm? Tās ir... Mēģēsīs saknītes. Šīs saknītes smalki sagriežot, mazos gabaliņos. Pa vienai saknītē varbūt pieliek pie visu kokteļu klāt. Smalki, bet galvenais ir blenderim jābūt tādam labam. Viņš nedrīkst būt vājš. Ja viņš ir vājš, tad nekāda jēga no viņa nebūs. Un arī no tās saknītes tās izriktēšanas nebūs nekāda jēga. Galvenais process ir āboli. Kā jūs domājat, priekš kam ir āboli? Padomāt? Ābols ir vajadzīgs. Lai būtu līdzsvars visā tajā kokteilī, jo, ziniet, tad, kad sataisa to kokteili vienu pašu, pateikšu atklāt, man īpaši viņš negaršo, bet tā, kad pieliek klāt ābolu, tā ir cita lieta. Un ābols ar visu miziņu, protams, viņš tam nomazgāts, iztīrīts no visiem tiem, kā saka, sēklām, jā. Un liek iekšā, maļ kopā, un to jau jūs redzēsiet, un tā ir augstākā gradācija. Šoreiz viņi ir tāda saldāka ābola. Parasti liek Antonovkas, bet šoreiz nebija. Varbūt bija. Man bija tāda sajūta, ka jāņem rubīna, laikam rubīna ābols šeit bija. Nu tā. Tā. To mēs noliekam šeit. Tā. Divi āboli pilnīgi pietiks visai darīšanai. Tā kā vērsim pie ragiem. Es esmu darījis visu, ko es esmu varējis. Te ir zaļš trauks ar visiem labumiem, kas tiks ielikti blenderī. Ja? Es esmu paņēmis rokā attiecīgu pētersīļa sakni. Viņa bišķiņ ir iebojājusies. Nu, bet tas nav nekas, to mēs notīrīsim. Iedomājieties, kad pētersīļi, turpat nav jāiedomājas. Pētersīlis no seniem laikiem, no viduslaikiem skaitās kā vīriešu veselības uzturētājs. Tāpat kā, teiksim, dilles, bet galvenokārt pētersīlis. Nu, redz, un ja tu kādreiz tad ir jaunākiem cilvēkiem, vīriešiem, tad ir vidējiem, un jo vairāk nervi čupā,
mūsu laikos, jo tas Pētersīļa laksts, jeb arī tas vīrieša laksts lēnām sašļūk uz 5:30. Nu, ko lai dara Džeks? Viņam nervi beigti. Sieva taisās projām pie tāda, kuram vēl kaut kāds uguns ir iekšā. Nu, un tātad, lai attiecīgās lietas strādātu ar gradāciju, nebūtu 5:30, bet būtu 6, tad ir jālieto Pētersīļa saknes. Šitā saknīte nav īpaši, nu, viņa ir bišķiņ iebojājusies. Un tāpēc mēs viņu vienkārši nogriezīs vienu to apakšiņu nost. Un te kaut kas arī vēl pa vidam ir iebojājies. Un tā. Jā, visus darbus ir jāveic ar nazi, kas nav no dzelzs. Šis ir tāds īpašs nazis, kuram nav kontakts ar dzelzi, jo dzelzs kā tāda, tad tas savienojoties ar, nu ne ar Pēters, jo šī gadījumā tas ar spinātiem, jo spināti sastāv no dzelzs, viņi vienkārši viss C vitamīns aiziet kaut kur vējā. Lēni griež, vienmēr ar baudu. Tad cilvēks nestrādā ar baudu, tad nekāda jēga nav. Tos laikos Pētersīļi, tātad tas viduslaikos, viņi ir lietoti pret raganām. Bet tas nenozīmē, ka man tās raganas ir, man būtībā neticu šīm te lietām, raganām un burģiem. Es ticu skaidriem saprātam, bet ir cilvēki, kas Pētersīļa saknītes vienkārši nesaknītas, tos lakstus karina pie durvīm, nesā iesiets kaklā, Pētersīļa talismanus tais, un domā, ka nu tagad viņi ir pasargāti no visa nešķīstā gara. Bet patiesību sakot, nu ja kādam ir, ja viņam ir ticība, kad viņam tas palīdz, viss cieņa, jo viss ir atkarīgs no tā, kā tev ir ticība. Ir ticība, ka tā ragana tev rēgojas aiz stūru, nu, tad arī viņi tur būs. Un tieši to arī visu var saņemt. Bailes pievelk bailes. Nu tātad vīriešiem ir ieteicama Pētersīļa sakne, bet toties meitenēm, ir grūtniecībā, ir taisās arī kļūt par mātēm, viņi nav ieteicami. Pagaidām es te principais viņus iebēr iekšā, tas ir tieši tik daudz, cik ir nepieciešams. Viena saknīte. Bet man Pētersīļi garšo, tāpēc, ka viņi ir garšīgi. Viņi vienkārši ir garšīgi. Un nākamais, pie kā mēs ķeramies klāt, ir ķiploks. Tā pavārs neesmu ātri, tāpēc es negriežu, bet kā es māku, tā es maunu. Tāds teiciens. Un šitas te ir, šito mēs pieliksim klāt. Tā, vārds sakot, lai ir pietiekami stiprs. Labs dzēriens. Tā, nu tā, atkal bojāts, tur traks ar ārā. Ko nevar darīt? Bojāt manti ir labāk manta, vismaz zina, ka nav ķīmiski. Un ir tāda lieta, lai tas kokteilis būtu, nu viņš tur tā mašīna nesaiet ripā, ir mazliet jāpielej ūdens. Mazliet jāpielej ūdens, lai viņš saprot, ka te tā būs darīšana tūliņ, un mazliet jāpablenderē. Mēs liksim dilles klāt, un dilles arī no ļoti seniem laikiem, 5000 gadu veciem pētījumiem. Ir cilvēki, ir teikuši, te, protams, dilles man kopā ar Pētersīli, es paņēmu abas kopā. Dilles ir pret ļauniem gariem. Un dažs labs teiks, ka šitas te baidās no ļaunumiem, bet man tas ir priekš garšas. Es, teiksim, ja nu kādam ir liela ticība, kad ragana stāv aiz stūra ar melnu kaķi, tad viņš var sev kaklā likt talismanu no dillēm. Nu, labākas ir zaļas dilles, bet kā vienmēr jāiet uz tirgu. Beigās viņas arī kādreiz izkaltīs, bet dilles kā tādas vecos viduslaika rakstos ir teicis, ka viņas likvidē ļaunā gara ietekmi. Tā, mēs šitam te pieliekam vēl ūdeni klāt, lai viņš tur nesabojā dzīvi. Tā,
Bišķiņ te noliksim šite. Tā, atkal vēl mazliet ūdeni. Tā. Tagad pieliekam to, kas te ir sataisīts. Ne jau pa brītiņam ielejot ūdeni un pieliekot klāt kaut ko zaļu, mēs varam dabūt to, ko mēs vēlamies. Tas, starp citu, pavasarī visi salāti, nu cik tad tu cilvēks var apēst salātus, bet viss, kas ir zaļš, nes veselību. Un kā jau teicu, spināti ir dzels koncentrāts, kas stiprina tos, kas ir ziemas laikā palikuši vāji ar asinīm, nosēdējušies telpās, vienkārši, kuriem ir lielais pavasara nogurums vai saucamā depresija. Bet depresiju var dabūt tad, kad, ko sauc par depresiju? Tad, kad viss ir piegriezies. Vienkārši vairs neko negribās, gribās izgulēties, un tad šādi cilvēki ir labi. Viņi jau paši netaisīs, bet ir labi, ja kāds mīļš cilvēks vienkārši uztaisa kokteilīti no dzels koncentrāta, ko sauc par spinātiem. Pieliekot klāt, šoreiz man te būs āboli. Ābols būs klāt, bet patiesībā var pielikt kivī. Šoreiz man viņi ir tikai daži, un no dažiem kivī tu no ko darīt. Būs milzīgi lepns zaļuma kokteils. Un cik tu cilvēks var apēst zaļums? Nevar, tur uztais salātus un mazlietiņu, un tu saproti pēc dažām karotēm, ka tas ir bišķi pa daudz priekš manis vai priekš tā cilvēka, bet kokteilī var salīgt jebko, un labi daudz. Tā lēnā garā dzert. Kas tev var būt labāks? Par šo, kā saka, ja? Tāds vecs teiciens, kas var būt labāks par šo. Ne tikai sagatavots ūdens, tāds ar labām sajūtām, bet viņš ir sasaldēts. Es ņemu no viena avotiņa ūdeni, kur ūdens verd uz augšu, tāds balts smilts, tie labākie ir, un pēc tam, protams, apstrādāju, vēl uzlaboju, un ieliek leduskapī vakarā, tādā toverītī, tādā plastikā, kādreiz medus stāvējis ir iekšā. Jau viņš ir medus seni projām, beigās medus tā. Agrāk es to medu lietoju daudz vairāk, es biju draunieks, tad es varēju izraut tur, izēst vienā dienā 3 litru burku, tagad es tā pa karotītē, man jau nav vairs liela vēlēšanās pēc viņa, bet karšīgs vienalga. Tā. Un tādu trauku ieliek leduskapī saldētavā, līdz rītām viņš ir sasalis. Pa nakti. Otrā dienā viņš atlaižās. Tas ir veselībai. Kā jau teicu, ābols ir garšai. Lai ir tāds līdzsvars. Likt tādu pašu, kāds ir viņš iekšā, bet principā labāk ir notīrīt. Pietiekai mīzi. Kā jau jūs redzējāt, ir laika pa laikam viņš tomēr jāpamā, jo viņš mīl noštopēties. Un, kad cilvēkam ir noštopējis, kas notiek, tad ir vāks. Zarnu sistēma čupā, jāsauc medicīna, jeb aparāta čupā, jāpērk jauns. Atvainojos par savu pašpuicisko valodu, bet kāds no es esmu, tāds es esmu. Pieņemiet mani tādu, kāds esmu. Noņemam provi. Tā, puto. Tas apmēram tā kā pasakā, kur velns aicināja pasakā par velnu un zemnieku, jo velns bija nopļāvis lakstus, kartupeļam lakstus un izbrūvēja salu. Un aicināja zemnieku pie sevis uz alu. Tas zemnieks iedzēra to vienu lakstu brūvējumu. Viņš saprata, ka tādu draņķi viņš nevar dzert, tas putoja vien, smakoja. Tas zemnieks kā ņēma to koku karotā iešā tā vēlnām pa pieri. Velns, ko tu kaujies?
nekaujos, bet tavs brūvējums bija ļoti stiprs. Tas no stipruma. Nu, redz tā, man arī te ir tāds ļoti stiprs. Nu, tā viņš ir kārtīgi, šitāds te ir. Tāds te brūvējums ar putām. Putas ir lepnas. Tā, tagadīties ņemsim vienu krūku. Tā, iebaudām pirmo graķi. Nu tā. Vēlāk varēs ielikt pārējo ābolu. Nu tā, tā. Yes. Ir. Katreiz garš mainās. Tā. Šito var pakaļ. Šitā mēs pieliksim tālāk ābols un šito ņemam iekšā priekā. Labs. Un garšīgs. Pagaidus. Stiprs ir bišķi, bet stipra manta ir laba manta. Bišķi pa daudz ķiploks priekšā. Labi, tas viens. Ir tāds vecs teiciens. Cilvēki domā un Dievs dara. Nu, redz, es priekšā bišķiņ, vai es jau varu teikt moderni, pieliku. Pievienoju. Nesaku piešā. Ķiplociņu. Labi, tas viens bija luktās. Ābols ir viss ielikts iekšā. Tagad man ir otrais piegājiens. Domāju, te šitā te trauku dabūt iekšā. Tas ir nopietni. Viņš jau nav jāizdzer uzreiz. Man viņš ies pa visu dienu. Pa krūzītē vien. Nu, nav nekāds garšīgais tāds. Tad grimase mana nav tā spožākā. Šāds gan garšīgs. Te ir ābols. Tā, šis ir ābols. Ābols dod to labo garšu. Tā, ka nebija ābols klāt, nu tad, sāli jau es nelieku klāt, bet, viņam prasījās kaut ko tādu bišķiņu skābāku. Ābols dod pilnīgi citu piegaršu. Ļoti garšīgi. Bet šitas te ir jādara, katrs ir savā virtuvē savs, es nezinu, nav jau obligāts tāds recepts, nav tāds un tāds. Vienkārši dari, kaifo. Kā jau teicu, es neesmu pavārs, bet es jums piedāvāju to, ko es lietoju pats. Un kā tā labāk var piedāvāt, ja ne? Uzņemot video par šitādu lietu, vai ne? Nu tā, garšīgs. Nu redz tā. Nu tad vēl var pieēst klāt speķīti ar rupju maizi. Varbūt dažs labs teiks, ka tas ir aizliegts, vai to nav ieteicams, bet ļoti garšīgs. Ļoti garšīgs. Latvijas lauku speķis ar Latvijas lauku rupjo maizi, kas var būt garšīgāks. Un plus vēl zaļais kokteilis. Par dillēm, ko es gribēju teikt, arī dilles lielākos daudzumos nav ieteicams lietot meitenēm, kas gaida bērnus, tad var notikt problēmas, tāpat kā pētersiņiem, tā kā meitenes liek, ka tai zaus. Dilles domāts spiedienu līdzsvarošanai, asins spiedienu, varbūt ar zemu spiedienu nevajag, bet ja cilvēks nezina, ko tas dara, tad viss iet labumā. Un tāpēc es daudz nerunāšu, ko tas dara vai nedara, jo ja jūs to nezināsiet, tas ies labumā. Tas tāpat kā ar skaitli 13. Jūs jau zināt to veco gājienu, ka 13. dienā nevar iet tur un nevar to darīt vai to darīt, un eidz sazinies uz darbu, un kas nu notiks, un ja tagad iet, pēkšņi mašīnai priekšā kaķis melns, 13. datumā, skries pa kreisi, ieskries kreisajā pusē, skries pa labi, ieskries labajā mazotē, atkal slikti pa dienu. Un tāpēc cilvēks skrien riņķī, lai kaķim paskriet ap garām, 13. datumā lauž kājas un saka, jā, 13. datums, 13. un melnais kaķis. Melnam kaķim ir tikpat liela nozīme kā baltam kaķim. Nav svarīgi, vai viņš ir melns vai balts, jo murrā tāpat. Un, ja viņam ir vēlēšanās skriet, lai viņš skrien uz veselību. Tāpat arī 13. datumā nav nozīme. Nav nozīme. Vienkārši tas ir ticība. Vai nu tu tam tici, vai tu tam netici. Nu redz tā, priekā.
es varētu teikt, prozīt. Te nav ko grozīt, ja? Tas nenozīmē, ka tas ir alkohols, tas ir zaļais kokteilis, ko var arī saukt par labo sajūtu kokteili. Priekā. Nu tā. Ja jums ir patika šis video, tad uzrakstiet komentāros, ko jūs vēl vēlētos dzirdēt. Jo man ir ārkārtīgi daudz dažādu piemēru iz dzīves, humoristiski gabali un dažādi citi. Vienkārši uzrakstiet. Uzrakstiet, ko jūs vēlaties. Tā ir viena lieta. Un otra lieta, 8. martā man ir online, tas ir internetu vidē, īpašā programmā, GoToMeetingā būs seminārs. Tur es gan gatavošu ūdeņus, gan arī būs ļoti daudz meditācijas, gan arī daudz dažādu dzīves padomi, un ne tikai padomi, bet prakses. Un šāds pasākums ir paredzēts cilvēkiem plašajā pasaulē, latviešiem plašajā pasaulē, lai sevi uzlabotu, lai būtu prieks vairāk. Un šis pasākums saucās ar prieku pa dzīvi. Tātad ar prieku pa dzīvi, uz labām sajūtām, ielastinot sevi, palīdzot sev, un es mācīšu arī metodas, kā palīdzēt savam tuvākajam, ja nu viņam pēkšņi kaut kāda nopietna problēma, un līdz ātrai palīdzībai vēl tālu. Labi? Uz labām sajūtām. Nu tā, un lai iegūtu vairāk informācijas, spiežat uz linku, uz mājaslapas linku manu www.aldeskevins.com.